Labvakar, godājamā Latvijas tauta! Šajā svētku nedēļā mēs īpaši sajūtam to, ka esam daļa no Latvijas, un Latvija ir daļa no mums. Šīs sajūtas ir kas vairāk kā tikai pieredums, tāpēc esam šeit pulcējušies, lai būtu šovakar kopā ar savu tēvzemi un aizlūgtu par savas tēvzemes sargātājiem. Līdz šim ir pierādījies tas, ka liktenis un laime neko mums tāpat nav dāvājuši, neko klāt nav nesuši. Viss ir izcīnīts. Mums atliek tikai cienīt, sargāt un patiesi novērtēt to, kas mums jau ir dots. Dzīvība un laime pastāv. Viņa ir mūsu pastāvēšanas pamatā, bet, lai to sastaptu, ir jāizmaina savs dzīves skatījums uz pasauli. Jāsaprot, ka dzīve mūs nesoda, bet gan māca. Nomainīsim ieradumu žēloties par ieradumu pateikties. Pateikties Dievam par to, ka mums bija lemts piedzimt Latvijā. Pateikties par to, ka mums pašiem ir sava zeme, sava valsts un sava valoda. Pašiem savs tradīciju klāsts un senču izlolots likteņu stāsts. Un ziniet, nav nozīmes tam, cik liela ir mūsu Latvija, bet gan tam, cik daudz laimes tajā mīt. Pasaulē ir tik daudz ceļu, bet ik katrs zina, ka labākais no tiem ved uz mājām. Ved uz Latviju, uz vietu, kur vispožāk zipsnīs zvaigznes aiz Daugavas. Uz vietu, kur svētība pie katra zelta stiebra ar zirnekļu tīkliem un rastas pērlēm iausta. Uz vietu, kur tieši tevi gaida un gaidīs. Un tomēr Latvija ir par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu. Par lielu, lai saņemtu klēpī un apmīļotu. Tāpēc sildīsim viens otru. Sildiet cilvēki viens otram, cits citam dvēseli. Ar ko vien mākat? Ar vārdiem, labiem darbiem, sveicieniem, lūgšanām vai siltu tēju. Tieši tik vienkārši un šķietami viegli mēs varam veidot savu valsti un vidi ap sevi pateicīgāku. Un šovakar, redzot jūs, es jūtos gluži kā sprīdīts no Annas brigaderes pasaku lugas, jo zinu, ka nekur nav tik labi kā mājās. Latvija ir mūsu laimīgā zeme. Tieši tāpēc domāsim vienojošas un spēcīgas domas. Mācīsim saviem bērniem mīlēt tēvzemi un katrs kļūsim par savas valsts sargeņiem. Latvijas nākotne ir mūsu sirdīs un rokās. Sargāsim vienīgo, svēto un izredzēto. Sargāsim savu Latviju.